Labdien, esmu Inte Jansone. Mūsu pirmajā raidierakstā Kurzemnieks runā šodien viesos ir Kuldīgas slimnīcas ārste Alīna Čere. Labdien! Alīna ir no Ukrainas, no Mariupoles, kur viņa agrāk ir vadījusi lielu privāto medicīnisko centru, bet šodien viņa strādā Kuldīgas slimnīcā un dzīvo tepat Vārmas pagastā. Bet ar Alīnu esmu pazīstama jau ļoti sen. Jā. Mēs iepazināmies kā neilgi pirms 22. gadā. Jā, kad ieradāties šeit. Un tad es atceros mūsu pirmo tikšanos nelielā ārsta kabinetiņā slimnīcā. Un, Man šķiet, ka te bija pansionāta. Pansionātā varbūt, jā. Bet tas bija neliels kabinets, kur mēs satikāmies. Un tad jūs jau tā teicāt man, ka ļoti vēlaties apgūt latviešu valodu. Un pirmos vārdiņus bijāt apguvusi. Labdien, paldies, kā jums iet. Un rādījāt man burtnīciņu, kur jau pilns lapus bijāt aizpildījusi ar vārdiem latviešu valodā. Un pēc kāda laika mēs tikāmies otro reizi, un tad jau bijāt... Tad bija kaut kāds 23. Jā, un tad jau bijāt nokārtojusi jau A2 valsts eksāmenu uz A2 līmeni. Jā. Nu, sakiet, kā jums šodien veicās ar valodas apguvi? Kāds varbūt līmenis jau ir vēl nokārtots? Es tagad nakārtoju C1 līmeņus, tā bija 25. gads augustā. Tad man ir C1 līmeņus, bet ir brīdi, ka man bišķiņ grūti runā Latviju. Nerunā man varbūt ne ļoti grūti, es varu atceros kaut kādi vārdi, es varu pamainīt kaut kādi vārdi, bet ir brīdi, ka man ne visu sapratama. Tā kā cilvēki runā, tā kā Latvija ir daudz vārdi, kuri mēs nemācās. Tikai tagad es varu tādi vārdi uzzināt. Tā ir vārdi, kuri cilvēki izmantoja sava dzīve, varbūt kaut kā tāds. Bet principā tas ir tāds liels lēciens no A2 uz C1. Pārgāja 4 gadu. Jā. Bet, teiksim, jūs pašmācības ceļā vairāk to valodu centāties apgūt, vai tomēr jums bija kursi, vai privāti skolotāji? Vai... Man bija kursi sākuma, tā bija 1. gads, tā bija skolotāja Inga, tā bija... Varbūt universitāte, tāda iela Kuldīgā, pēc tam es mācos pati, un man tagad ir skolotāja, viņu visa Kuldīga zina, tā ir Sokolovska Hilda, ar viņu es mācu, viņa man palīdzēt mācīties latviešu valodu. Bet noteikti jums jau bija arī mērķis, kāpēc jums ir ļoti svarīgs ir šos līmenis sasniegt, lai jūs varētu strādāt patstāvīgi, vai ne? Jā. Līdz šim jums slimnīcā, cik es atceros, bija pavadošais asistents vai daktars, kas uzraudzīja to, ko jūs darat. Jā, tagad arī tā ir. Tā kā tagad tikai iet... visi mani papīri ārstu biedrībā. Tikai tagad viņi apstiprināja manu izglītību līmenis un latviešu valodu un visu. Es cenšos, ka apmēram tagad, apmēram pēc mēnesi man būs certifikāti. Tam ir sarešījumi, tā kā es beidzas Donetska universitāte, a Donetska universitāte atrodas okupēta teritorija, ārstu biedrība nevarat uzzināt, kādu izglītību es apguva. Izglītība, tas saprotama, tā kā medicīna izglītība, bet ārstu biedrība jāzina, cik daudz stundas katra priekšmeta es klausos universitāti, un tā ir kaut kādi jautājumi, bet to nevarat uzzināt, tā kā Donetska universitāte atrodas okupēta teritorijā. Es nezinu, bet tagad viņi jau tā
Ukrainas ministru. Es nezinu, ko viņi dara, bet viņi stāsta par to, ka apmēram jūnijam varbūt būs certifikātu. Tāpēc tik ilgi, tā kā varbūt oktobrī, novembrī es nasūtīju savus dokumentus ārstu biedrībai. Tā ir sarežģīts jautājums. Viņš būs ne tikai mani, arī visiem citiem ārstiem, kuriem daudz Latvijā. Tā kā varbūt vairāk ārstu no okupēta teritorija. Ir ārsti, kuri no Ivana Frankovska, Ternopoļa, bet tādam ārstam nav nekāda jautājuma, tā kā ārstu biedrība varat pajautāt, kāda izglītība viņam būtu. Un šobrīd jūs Kuldīgas slimnīcā ko īsti darat? Es strādāju par ārstu terapijas nodaļā un uzņemšanas nodaļā. Jā. Un kardioloģija? Kardioloģija es nevaru strādāt, tā kā man nav certifikāta. Tā kā tikai pēc to, ka man būs certifikāta kardiologa, tad es varu strādāt par kardiologu un es varu taisīt vielu ergometriju, holteru un EKG, un es cenšos kā EHKG, tā kā tikai pēc to, ka man būs certifikāta kardiologa, a tagad man nav certifikāta kardiologa, tā kā ārstu biedrībai ir jautājumi, kuri viņi tagad risināja, es nezinu kā. Bet jācer, ka viss izdosies un ka būs... Da, es cenšos, kā būs, es domāju, ka būs, agrāk, bet, ir sarežģījumi, tāpēc es gaidu, es domāju, ka jūnijam jābūt certifikātu, un pēc tam es nakartoju eksāmenu pa vielu un elektrokardiografiju, un es domāju, ka man būs iespēja taisīt visi tādi izmeklējumi. Bet atgriežoties par tā, kad jūs kopā ar tēti un suns Paikavu atbraucāt uz Latviju, un iebraucāt mazpilsētā. Ko jūs tobrīd nodomājāt par šo pilsētu? Un ko jūs šodien redzat Kuldīgi ar kādām acīm? Es 92. gadā es neko nedomāju ne par mazu pilsētu, ne par ko. Es domāju tikai par to, ka man būs kaut kāda māja, tāpēc, ka ne visi varat paņemt cilvēka ar sūņu un ar kaķu. Tāpēc man bija ļoti liela priekšsaka, tā kā būs māja. Un tagad man patīk Kuldīga, man patīk Varme, es strādāju Kuldīgā, es zinu daudz cilvēku, es varu pastaigāt Kuldīgā iela, varbūt kaut ko nopirkt veikala, un pēc tam es braucu uz Varmu. Varma man arī patīk, Varma ir daudz, kur varat pastaigāt, daudz pasākumus, tam svētkus, visu, ko jābūt. Varma arī ir, man Varma arī patīk. Tagad es arī dzīvoju ar savu tēvu, bet man suns pēc nomira, diemžēl, pagājušajā gadā, bet tagad man ir jauns suns. Tā ir liels suns, liels melns suns, jā. Jāmāc, vai ne? Jā. I tagad es staigāju pa Kuldīgā ar savu suni, ir treneris, kurš staigāja arī ar visiem suniem. Es viņu zinu daudz cilvēku, kuram ir suni, un mēs trenējāmies. Tad sanāk, ka jūs ļoti aktīvi arī iesaisties vietējās kopienas aktivitātēs, gan pilsētā, Kuldīgā, gan arī Vārmē, kur dzīvojat? Jā, varbūt Vārmē. Vairāk, jā? Jā, vairāk, jā. Tā kā, Varmē es dzīvoju, Varmē, man māja, tā man labāk patīk.
dzīve. Jā. Nu, tā ir. Es pirms tam nedzīvoju laukos, bet tagad man patīk dzīvot laukos. Man patīk tā kā tam ir miers. Nu, ir ne tik daudz cilvēku, Kuldīgā arī ir ne tik daudz cilvēku. Nu, Varmē man patīk tā kā ir mājas, ir dārs. Gluži pretēji tam, kas bija dzīve Mariupolē, Mariupolē bija liela pilsēta, un es dzīvoju dzīvokli, daudz stāva māja. Nu, man nekad nebija nekāda dārza, nekas man nebija. Bet, varbūt tā ir vecums, varbūt es nezinu. Tagad man labāk patīk dzīvot Varmē. Es varēju pamainīt savu, un pārvietoties Kuldīgā, bet nē, man patīk Varmē. Un man ļoti patīk Dīmiņi, kurai ir tāda māja, tāpēc tā ir visi mani draugi, tāpēc es viņam zinu. Es runāju ar viņiem, mēs satikamies ar viņiem Dīmiņiem. Ar ģimenēm. Jā, ar cilvēkiem, kuram tāda māja. Jā. Tam ir ļoti liela Dīmiņa, ar tam daudz cilvēku. Tā bija māja viņa māte. Un tādai mātei ir 5 bērņus, un ar visiem es draudzēju. Bet vai Mariupolē palika arī kādi rādi draugi vai citviet Ukrainā, ar kuriem sazināties, un ko viņi stāsta jums, kas šobrīd ir tas svarīgākais viņiem, aktuālākais, kas notiek? Mariupolē man arī paliek kaut kādi draugi. Tam ir mana liela draudzene, bet viņa nevarēja braukt nekur tā kā. Tam viņai ir tāda situācija, Dīmiņa. Es ar viņu runāju. Man ir brālis Mariupolē, viņš arī negribēja braukt nekur, tam viņa māja. Un man tagad ir daudz draugus, kuri atrodas, es domāju, kā visiem valstiem Evrosajūza un kaut ko cita. Tik daudz, visi braukt, kur viņi varēja braukt. Visiem valstiem ir mani draugi, es tagad domāju. Mana meita atrodas Britānijā. Es 2 vai 3 reizi biju Britānijā pie savai meitai, un mēs ar viņu ciemas Itālijā, Spānijā, visu. Latvijā dzīvo daudz ukraiņu, bet ne visiem ir izdevies, manuprāt, tik veiksmīgi iesakņoties tā kā jums šeit. Jūs ļoti esat iekļāvusies tajā apkārtējā vidē un strādājat. Sakiet, ko jūs ieteiktu saviem tautiešiem, lai viņi justos arī šeit ļoti labi, kas viņiem būtu jāpatīk? Es domāju, ka, ja jūs gribētu strādāt un dzīvot kaut kādā valstī, to tev vajadzētu kaut ko darīt. Tev vajadzētu, mācīties tādu valodu, kura runā visi cilvēki, un vajadzētu darīt tādi papīri, kuri man tagad vajadzēti. Varbūt man vajadzētu braukt uz Rīgu un kaut ko. Man nepatīk. Man nepatīk gulēt, un iegulēt man patīk, man nepatīk neko nedara, un gaida tā kā būs kaut ko, Es domāju, ka ja cilvēki visu dara, tad viņam būs vislabāk. Jā, bet ar tautiešiem, kas šeit dzīvo Kuldīgas novadā, arī satiekaties?
Nu, ne tik daudz. Es draudzīgs cilvēks, bet tur es nekas nezinu, tāpēc es vairāk satiku ar savu draugu. Man ir Jūrmalā dzīvoja mana draudziņa, un otra mana draudzene dzīvoja Rīgā. Es vairāk satiku ar viņiem. Tā kā, tā man labāk patīk. Un es daudz satiku ar latviešiem. Es jums teicu, ka man ir liela ģimene, kura teica, ka es arī viņa ģimene. Varbūt tā, kā viņa teica. Ja. Bet, ja atgriežamies pie medicīnas, tad vadījāt Mariupolē klīniku, bijāt galvenā. Jā. Un strādājat arī šeit Kuldīgas slimnīcā. Vai pamanāt kaut kādas būtiskākās atšķirības medicīnas sistēmās, teiksim, starp Ukrainu un Latviju? Atšķirības ir, bet medicīnā, es domāju, ka nav nekādas atšķirības. Ir atšķirības organizācija. Medicīnas organizācija, varbūt ir atšķirības. Es strādāju liela pilsētā. Tāda liela pilsētā bija daudz slimnīcas un daudz klinikas. Ukraina ārsti cīņas par katru pacientu. Ukraina nav rindas, tam katrs ārsts cīņas par savu pacientu un gribētu, lai viņam bija vairāk pacientu. Latvija šeit ir varbūt bišķi ne tā kā pacienti gribētu ātrāk izdarīt izmeklējumu un gribētu iet pie ārsta. Ir rinda. Ukraina nav rinda. Ukraina nav bezmaksas medicīna, bet nav rindas. Nekādas rindas Ukraina nav. Tā kā katrs ārsts cīņas par savu pacientu. Ukraina, jo tev ir pacienti, tad tev ir alga. Jo tev nav pacienti, tad tev nav alga. Jūs varat nopelnīt algu, jūs varat nepelnīt naudu, sāksim tā. Jūs varat nopelnīt naudu tikai tā, ka jums ir daudz pacientu. Un cik vispār ir liela pieredze jums ārstu darbā? Cik gadu pieredze jums ir? Es domāju, ka 30. Ja, tā kā varbūt bišķiņu vairāk 32. Kas šajā darbā jums ir tas lielākais gandarījums? Medicīna tā ir mana hobi, tāpēc man nav nekādas sarežģījuma. Es strādāju, man nav nekādas sarežģījumas, man patīk strādāt. Man visu laiku patīk strādāt. Ir brīdi, kā man ir kaut kāda nogurums, bet tā brīdi pārgāja un pēc tam es strādāju, man patīk. Man patīk pacienti, man patīk strādāt uzņemšana nodaļa, tam ir, kā es varu jums pateikt, tam так весело. Довольно таки интересanti strādāt. Tam ir sarežģīti pacienti, tam ir dažādi pacienti, un es nevaru pateikt, ka man grūti. Es varu pateikt, ka ir kaut kāda nogurums, tā kā es strādāju daudz, bet, grūti nav. Es visu laiku tā strādāju. Es strādāju apmēram no 20, man bija 21, 22 gadi, kā es sāku strādāt par rezidentu, un pēc tam, sākumā es strādāju medmāsai, pēc tam rezidentu, un visu, man nebija nekāda brīdi, ka es nestrādāju par ārstu. Es domāju, ka es nevaru ne par ko citu strādāt, man patīk medicīna. Reizi vien mēs esam saņēmuši arī
no cilvēkiem labus vārdus, kas veltīti jums, ir par iejūtību, par pretim nākšanu, par izlīdzēšanu, gan no senioriem pansionātā, gan arī no citiem ambulatoriem pacientiem, kas ir ar jums satikušies. Tas ir noteikti arī tāds gandarījums darbam. Jā, es nedomāju par to. Man patīk, man patīk pacienti. Tad es varu pareizi pateikt, ka viņi tam runā kaut ko nepareizi. Es varu to viņiem teikt, bet man patīk satikties ar pacientiem. Man patīk viņiem stāstīt par to, ko jādara, par to, ka viņi dara nepareizi, par to, ka viņi nelieto medikamentus. Man patīk runāt ar pacientiem. Viņiem noteikti arī ar jums. Jā. Jo toreiz es atceros, man bija saruna arī ar iepriekšējo pansionātu vadītāju. Viņa teica, ka katru rītu mūsu daktarīti tiek gaidīti, jo senioriem patīk ar daktarīti izrunāt visādas lietas. Ne tikai par to, kā jūtās, bet arī par visu citu runājāties. Jā. Tā bija. Jā. Bet sakiet, kad beidzās darbdiena, kas ir tas, kas palīdz uzkrāt enerģiju nākamam darba cēlienam, kur patīk jums doties, ko darīt? Es jums teicu, ka medicīna tā ir mana hobija, tāpēc man patīk strādāt. Bet pēc darba es gāju pa Kuldīgu, es gāju ar savu jaunu suni, mēs trenējamies Kuldīgas iela, un es braucu uz Varmu, es bišķiņ strādāju dārza, ne tik daudz, tā kā es ne ļoti labi varēju to izdarīt, bet tā kā varu, tā darīšu, jā. Steigā es daudz braucu uz jūri, tā kā būs vasara, man patīk peldēties, Ventā un Jūrkalne. Es daudz braucu, tā kā būs siltāk, jā. Visu. Man patīk ciemoties arī, bet tā tikai 2 reizi gadu, tā kā vairāk es nevaru, tā kā man ir atvaļinājums, tikai 1 mēnesi. Un kā tētis jūtās Latvijā? Viņam ir vecs, tāpēc es nezinu, kā viņš jūtas. Viņš ļoti grūti dzird, viņš staigāja, viņš varat pastaigāt Varmē, viņš kaut ko dara mājās, bet vecum tā ir ļoti sarežģīts. Es nezinu. Man šķiet, ka viņam patīk, tā kā viņš dzimusi Igaunijā. Tāpēc Pribaltika viņam patīk. Viņš teica, un es arī redzu, ka tik skaisti mākaņi uz debesīm ir tikai Latvija, varbūt Igaunija, tikai Baltijas valsti. Sakiet, un kā tad ir ar mūsu kaut kādām tradīcijām vai ēdieniem? Esat nomēģinājis mūsu tradicionālos ēdienus? Varbūt kāds ir tāds, kas arī jūs virtuvē sāka tapt? Es nevaru tik ļoti gatavoties, bet to, ka es varu iztaisīt virtuve, tad es taisu, bet man ir daudz cilvēku, kuri ciemas pie mani, tāpēc apmēram katru otru nedēļu es kaut ko gatavošu, un man būs viesi. Jā. Bet no latviešu ēdieniem arī kaut ko gatavojat? Esat iemācījusies? Jā, varbūt jā, tā kā kapasti varbūt jā. Jā. Jā, un kā ar sklandraušiem? Nē, to es nevaru. Bet ja jums garšo? Jā, garšo.
Man ļoti patīk Latvija, cik daudz kūka ir Latvija. Man šķiet, ka ne visu valsti ir tik daudz kūkas. Šeit ir ļoti daudz, visi dažādi, takie citi. Man ļoti patīk. Jāsaka, liels paldies. Pie mums šodien bija viesos Kuldīgas slimnīcas ārste Alīna Čera un uz tikšanos nākamajos raidierakstos. Visu labu!